Esiet sveicināti Mateja jauniešu podkāsta, ko notiek 4. sezonas 3. epizodē. Un šī ir pirmā epizode, kurā jums būs iespēja klausīties kaut ko mazliet līdzīgu debatēm, bet tās būs tomēr diskusijas, un mēs centīsimies ar Emīlu. Šoreiz mēs būsim divatā, nebūs mums viesi, varbūt nākamreiz būs. Bet centīsimies piekopt visas tās lietas, ar kurām mēs dalījāmies pagājušajā podkāstā, sekot līdz visiem noteikumiem, bibliskajiem principiem un parunāties. Tieši parunāties. Jā, tieši tā, vienkārši baudīt viens otru un tajā pašā laikā apskatīt kādu tēmu. Palikt savstarpējā mīlestībā. Jā, tieši tā. Un tēma šoreiz ir interesanti, varbūt pēc virsrakta. Redzējāt? Tas būs virsraksts. Jā, tas būs virsraksts. Vai Emīlam vajadzētu kristīties? Šis ir jautājums. Jānis man bieži tā kā raujais zoba, tāpēc, kad es esmu kristījies kā katolis, kas nozīmē kristījies kā bērns. Un es šo kristību pieņēmu kā savu kristību. Un, tad, kad es pārgāju uz Mateja draudzi, tad arī runājot ar mācītāju, es izteicu to, ka es uzskatu, ka es esmu kristīts. Viņam bija ok. Jā. Un es pievienojos Mateja draudzē. Bet katru reizi, kad izziņo kristības, tad Jānis man parasti pieliks, jā, Emīl, tu negribi, nav laiks sākt kristīties. Līdz ar to tas, par ko mēs runāsim, mēs pārstāvēsim divus dažādus skatījumus par kristībām. Un Jānis pārstāvēs savu protestantu. savu protestantu skatu punktu. Un es atkal pārstāvēšu katoļu. Es esmu baptists. Tas nav varbūt tas, ka mēs ticam. Es vienkārši mēģināšu pēc iespējas labāk. Es esmu bijis, daudz ko es esmu dzirdējis, daudz ko es esmu sapratis, mēģināju iedziļināties šajā jautājumā, cik es spēju. Un es mēģināšu pārstāvēt to katoļu skatījumu uz kristībām. Tāpēc, Kaspar Štern, lūdzu, neizmet man ārā no Baptistu savienības. Es neesmu mainījis savus uzskatus. Es vēl joprojām zinu, kurš ir boss. Bet jā, man ir savas zināšanas, savu pieredzi un savs viedoklis šajā jautājumā. Līdz ar to mums likās būtu interesanti arī, ka tas būtu tas, par ko runāt. Un, protams, diskusijas uzvarētājs izlems, vai es kristos vai es ne. Joks. Tieši tā, mēs šeit esam par to. Kā Emīls teica, es varbūt esmu vairāk uz to protestantu pusi, jo mani nekristīja kā mazu bērniņu. Es nezinu, varbūt, kāpēc kaut kādas luterāņu saknes ir manā ģimenē atrodamas, bet zinu, ka mana mamma jau pirms manas dzimšanas bija bijusi pie baptistiem, līdz ar to varbūt tas bija kaut kāds viņas lēmums, līdz ar to es netiku kristīts kā mazs bērniņš. Es nezinu, vai par mani bija arī tā saucamās iesvētības, kad aizlūgšana par bērniem, kas pie baptistiem mums notiek. Bet jā, es pieņēmu Jēzu, kad man bija 11 gadu pašas beigas, tur 11, 12 tā. Nezinu, kur tā robeža tur bija, bet tas bija 2017. Gada sākums. Un jā, es caur kalpošanu, kurā es biju, es iepazinu kristietību, kristiešu, sapratu, ka tā ticība ir mana. Man teica, ka man nākamais solis ir kristības, un tad es ar savu apzinātu lēmumu kāpu kristību basēnā. Pasīva agresīva frāze. Viens soda punkts. Bet jā, iekāpu iekšā, un tā mācītājs tur pateica savas frāzes. Man arī bija jāsaka kaut kāds solījums. Atceros, kāds precīzi. Neatceries savu solījumu. Savu solījumu neatceros, bet tur, man liekas, ir tā klasika, vai tevs, ja jūs ir tevs kungs un glābējs, un uz to pusi. Pateica, jā, un tad jā, tiku kristīts, un kopš tā laika esmu bijis Mateja draudzē, joprojām protestantu pusē. Esmu dzirdējis arī tagad mazliet internetā to otru pusi, tā kā esmu ļoti gatavs nezinu, ļoti gatavs. Tas ir draudīgi izklāsties. Bet es mazliet paskatījos, ko Bībele par to saka. Es ceru, ka mums būs tāda interesanta. Es arī domāju. Caur šo visu. Kā īstenībā Jānis teica, sagatavoties, mēs kopā gatavojāmies. Līdz ar to mēs daudz maz zinām, ko viens otrs teiks. Mēs zinām, par kurām raksturvietām mēs runa. Un tagad būs rītīgi interesanti. Jo ir arī lietas, ko mēs nezinām, bet principā jā, mēs zinām viens otru tos jājamzirdziņus. Tas mērķis jau ir un neatklāt tās puses pēc iespējas labāk, tad mēs domājam, labākais veids ir kopā sagatavoties. Jā, mani sauc Emīls, un tā ir tā iepazīšanās puse. Es esmu bijis katolis apmēram 18 gadus. Principā, kamēr es dzīvoju ar savu mammu Grobņā, kamēr es cienīju viņas lēmumu, ka viņa man kristīja kā katoli, un es baigi negāju nekur projām. Es apmeklēju Baptistu draudzi, Fusionu, to kalpošanu. Man bija, man īsti nevarēja būt mēs tādi baigie katoļa draugi, jo tajā draudzē bija vienkārši pāris gados pieredzējušas sievietes, un tas arī viss, un priesteris. Un līdz ar to man vairāk tā bērnība bija tieši saistīta ar to, kad es biju ministrants, tas, kas piekalpo.
aizdedzina svecīs un tā tālāk. Un līdz ar to es esmu diezgan daudz mācījies par katoļu teoloģiju, jo mēs lielākoties laiku pavadīju runājot ar priesteriem. Un, kad es biju viņiem īstenībā, jokojot arī, liela daļa manas humora izjūtas, man liekas, ir daļa viņiem tāda, kāda viņi ir. Tā, ka, bet par to šodien mazāk. Un jā, līdz ar to man tas ir īstenībā ļoti man aktuāli tādā ziņā, ka man ir savs viedoklis par šo jautājumu, bet tajā pašā laikā es esmu nomainījis to savu veidu, kā es izdzīvošu ticību no katoļiem uz baptistiem. Jo tad, kad es pārcēlos uz Rīgu, tad arī daudz maz pirmajā gadā, kad es biju Rīgā, arī es, man liekas, kaut kādā maijā pievienojos draudzei. Pats nebiju uz savu pievienošanos, jo es jau biju Čehijā projām, bet tad es to bībeli saņēmu un to certifikātu kaut kādā septembrī, kad es atnācu atpakaļ. Es jau biju aizmirsis, ka es biju pievienojies. Es teiktu, šīs draudzes loceklis? Jā, tāds, ok, forši. Es jau biju aizmirsis. Man jau likās, tas jau sen, bet jā. Tikai tā. Skaidrs. Jā, man pusi jau daudz mums dzirdēja. Es domāju, tās arī ieskaitās tajās 2 minūtēs. Tāpēc labprāt tev uzdot kādu jautājumu, kas varbūt nav saistīts ar šo tēmu. Emīl, tu esi interesanti teikt, tu esi vadījis savu muzikālu kalpošanu diezgan ilgi. Fusion. Bet tu māki, man liekas, tikai vienu instrumentu, ne? Bungas. Ja tev būtu, varbūt, es nezinu, ja jāizmirst par bungām vai nē, bet ja tev būtu jāiemācās viens instruments, kāds tas būtu? Man liekas, priekš manis tas būtu ļoti praktisku iemeslu dēļ. Īstenībā bērns grūti. Divas, par ko man sirds cīnās. Jā. Man liekas, man kā cilvēkam, ka patīk ritms, un es diezgan daudz par ritmu saprotu, akustiskā ģitāra, ar labu ritmu izjūtu, superīgs, spēcīgs instruments, daudz ko var izdarīt. Bet atkal priekš maniem darba pienākumiem, kas ir vadīt Fusion Latvijā, kas ir vairāk tur oranžijas, izprast mūziku un tādas lietas, tur man liekas, ka man vairāk noderētu klavieris. Tas ir tāds jautājums, vai es gribu būt riktīgi spēcīgs slavēšanas vadītājs un priekšā ārdīties, vai es gribu būt labs darbinieks un labi pildīt savu darbu? Jā, tas ir ļoti grūts jautājums. Jā. Es laikam izvēlēšos klavieris. Skaidrs. Jā, jo mums pietiek atbildīgi, jā. Mums pietiek stilīgi slavēšanas vadītāji, es domāju. Jā, un mans jautājums tev, Jāni, ir, kas tev vairāk patiktu? Tāda saulaina diena pludmalē? Vai arī tāds lietains laiks iekšā siltumā ar tādu labu ēdienu ar savu sieviņu kopā? Jā. Pludmalē es bez sieviņas. Ok. Nu tad gan jau diezgan stabili mums patīk. Tagad ir rudens. Mums ar sieviņu patīk, kad reizēm ir tādas kozī dienas mājās. Jumta istāba, jūs dzirdat, kā lietas pakas. Jā, ir ļoti skaisti. Bet tāds lietains arī vētri ir? Tā, ka, tas ne tā, ka tu uztraucies vai tavs kurstenis paliks, bet... Jā. Laikam tagad domājot, tā grūti būtu. Jā, noteikti, ka sievī tas būtu ļoti jauki pie pleciem blakus turpat. Viņa tev nepazūst tajā pludmalē, vienkārši vienreizi. Taisnība. Mana lielā problēma ar pludmalēm, tām ir ļoti nepatīk sauļoties. Riktīgi riebjās sauļoties. Tur bija labs volejbola laukums. Jā, bet... Volejbols ir džekiem. Un tur ir džeki. Jā, vismāk spēlēt. Nu labi, tā kā es esmu vairāk vasaras cilvēks, tad gan jau es atbildētu to. Tev jau nosacīju parādās. Jā, es sapratu, ja tev nepatīk sauļoties, tad nebūs interesanti. Jā. Nē, es domāju, kā gribētos abus. Jā, ir vieta abiem noteikti. Bet, ja tur nav volejbols un nav džeki, tad noteikti iekštelpas ar sieviņu, ar labu ēdienu. Vai cik skaisti. Un, bet ja ir volejbols, var kaut aktīvi padarīt, arī tas būtu skaisti. Bet jā, negribētu. Politiski atbildēji, neizvēlēji. Ejam tālāk. Tieši tā. Abi ir ļoti labi varianti. Un noteikti gribētu tos abus. Es izvēlos iekštelpās ar savu sieviņu un labu ēdienu. Jā, lai ir miers. Skaidrs. Ko tas nozīmē? Nē, lai ir miers šajā podkāstā. Man mājās būs vīrs izkārtīt. Izklausījās tik nepārliecinoši. Man tu līdz citīs. Es tev ticēju līdz šim brīdim. Okay. Mums te jārunā par nopietnām lietām. Jā, taisnība. Un no šī aizējam uz... Tātad pirmais etaps līdz 5 minūtēm izklāstīt savu pozīciju par kristīšanos. Jā, tu kā, man liekas, tev ir mazliet komfortablāk, jo tev ir tas, par ko tu tici. Man vairāk ir par kaut ko, kam es kādreiz ticēju, un tas, jau svešāks, kāds laiks nāc. Tad to iesāc, lūdzu. Izklāst savu pozīciju.
Un 5 minūtēs, un lai tev veicās, Jāni. Jā, uzspied. Es padomāju, varbūt tikšu ātrāk galā nekā 5 minūtes. Mums jāsteidzās uz ēras aptu. Jā, bet man vairākas lietas, kuras gribētu akcentēt tieši caur Bībeli, ir viens, ka kristība ir ļoti, ļoti vajadzīga. Mateja evaņģēlija 28. nodaļas 19. pantā, pašā Mateja evaņģēlija beigās, Jēzus saka, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdiem Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tātad kristība kaut kas tāds, ko Jēzus redzēja un teica, ka tā ir vajadzīga. Un Marka evaņģēlija 16. nodaļas 16. pantā viņš teica, kas tic un tiks kristīts, tas tiks glābts, bet kas netic, tas tiks pazudināts. Līdz ar to tā ļoti interesanti, ka tā ticība un kristība tiek savienota. Līdz ar to mēs redzam, jā, varbūt arī tā ir lieta, ko sāka Jānis tur kristītājs pirms Jēzus atnāca, bet tomēr Jēzus ļoti uzsvēra to, ka kristība ir vajadzīga. Un ikvienam kristietim, ja vien ir tāda iespēja, ja veselība atļauj, tad vajadzētu kristīties. Nu, lūk. Un tad mazliet par to, kāda ir kristība nozīme. Par šo ļoti sarežģīti domāt, jo arī tur atšķirās viedokļi starp protestantiem un katoļiem. Pāvils vēstulē romiešiem 6. nodaļā 4. pantā raksta, tā mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas caur Tēva godību uzmodinās no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Tātad kristība ir sasaistīta ar aprakšanu nāvē. Un bieži vien tur, man liekas, sasaist to līdzību, tā kā mēs kā baptisti, tas cilvēks guļās iekšā kristība baseinā, tas savā ziņā ir kā viņa kaps, kurā tas viss vecais paliek, un tad viņš pieceļās, lai staigātu ar jaunā dzīvē. Kolosiešiem 2.12 ir rakstīts, jūs līdz ar viņu abedīt kristībā, tas pats, kurā arī jūs ar ticību esat augšām celt Dieva spēkā, tā spēkā, kas viņu atmodināja no mirušajiem. Atkal tā tematika. Līdz ar to man šķiet, ka kristībās varbūt nekas tāds paranormāls vai pārdabisks nenotiek, ka kristības ir simbols. Un es pat esmu dzirdējis vienu tādu ļoti skaistu argumentu, ka kristības ir kā laulības. Daži pat ir teikuši kā laulības gredzens, jo, ja tā padomā, kristībās notiek ļoti, ļoti interesantas lietas, līdzīgas lietas, kas notiek arī laulību laikā. Viena no tām ir tas, ka tur tā mazliet simbolika ir līdzīga, jo tur notiek vairākas lietas, tur ir arī tas viss tāds balts, ir skaists, tu dod tos solījumus, kas ir arī ļoti svarīgi. Tad tā ir arī kā ceremonija. Varbūt laulība tajā pašā mirklī, tur jau nekas tāds nenotiek, jūs tik un tā esat divi cilvēki, bet jūs esat savienot derībā ar Dievu un viens ar otru. Un, tāpat arī kristībā to ir savienots ar Dievu. Līdz ar to tā ir kā tāda ceremonija. Un tad arī, tur viss cilvēks sveic, līdz ar to man šķiet, tur var savilkt ļoti daudz paralēlas starp kristībām un starp laulību. Un pēdējā lieta, ko es gribētu argumentēt caur Bībeli, ir formāts. Jo tas ir tas, kur ļoti daudz, kur mums varbūt atšķirās viedokļi. Un viens pants, ko es gribētu lasīt, ir no apstuļu darbiem, 2. nodaļas 37. līdz 38. panta. Tur rakstīts tā. Šie vārdi sāpīgi iedzēla viņu sirdīs, un tie jautāja Pēterim un pārējiem apstuļiem, ko lai mēs darām, brāļi? Tad Pēters tiem sacīja, atgriezieties no grēkiem, un lai jūs ik viens topat kristīti Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai, un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Divas lietas. Tā pirmā ir, ka šie vārdi iedzēla viņu sirdīs. Man liekas, mazam bērniņam īsti vēl nekas nevar iedzelt sirdī, viņš nevar saprast evaņģēliju, jo viņš ir tikai mazs bērniņš, kurš vēl īsti nemāk staigāt, un te tomēr teica, ka šie vārdi iedzēla viņu sirdīs, un tad Pēters tiem sacīja, atgriezieties no grēkiem, lai jūs ik viens topat kristīt, un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Tad vispirms tur ir jābūt tām sāpēm, kādam iekšējam pārdzīvojumam. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas man liekas ļoti interesanti, ir, ka šī kristība sasaistās ar atgriešanos no grēkiem un to svētā gara dāvanu saņemšanu. Mēs nevaram atgriezties no grēkiem un saņemt svētā gara dāvanu tad, kad mēs esam bērniņi. Un tad kāpēc, lai būtu tā, ka kristības mēs pēkšņi varam izdarīt kā bērniņi, tur jābūt tam apzinātam lēmumam, manuprāt. Un vēl viens pants, kurus gribētu teikt, ir apstuļu darbi 22.16, un tur rakstīts, un tagad, ko tu vēl vilcinies, celies, top kristīts un nomazgā savus grēkus, piesaugdams viņu vārdu. Tā, piesaugdams viņu vārdu, arī mazs bērniņš nevar piesaukt Jēzus vārdu, un tur tomēr teikts, celies, top kristīts un nomazgā savus grēkus, darīdams tā, piesaugdams viņa vārdu. Ja man ir 30 sekundes vēl pēdējām pantam, tad ir vēl viens raksts no apstuļu darbiem 8. nodaļas 38. līdz 38. panta, jānolasa pavisam ātri. Turpinot braukt pa ceļu, tie nonāca pie ūdens, un augstmanis sacīja Filipam, redz, kur ūdens, kas gan kavē mani, lai es tiktu kristīts. Filips viņam atbildēja, ja tu no visas sirds tici, tad var.
Tas teica, es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, tad viņš lika apturēt ratus, un viņi abi, Filips un Augstmanis, iekāpa ūdenī, un Filips viņu kristīja. Līdz ar to tad viņi iekāpa ūdenī, un arī tad redzam, ja tu tici, tad tu vari tikt kristīts. Un tās mans 5 minūtes. Un 10 sekundes. Un 10 sekundes. Un 97 sekundes. Milisekundes, jā. Foršs mācas. Mājas darbs izdarīts. Jā, tieši tā tev tas smagā puse ir beigusies. Jā. Nu labi. Tātad sāksim. Jā, man principā par to pirmo, kad tu teici, kristīties ir vajadzīgs, pilnīgi piekrīt, pantiem arī piekrīt. Man liekas, ka mūsu tā lielākā mūsu pusē, mūsu lielākā, kur viņas neiet kopā, ir kristība nozīme. Un otrs, jā, ir tas, man ir tas vecums. Un varbūt vēl veids, ja mēs paspēsim par pagremdēšanu vai tā tālāk. Jā. Un principā no šīm lietām man ir tādi trīs lietas, kas varbūt ietekmē tieši šos aspektus, kas ir vecums, nozīme un ja paliks tad arī tas veids. Un tas ir šis te no pārsteigums, bet tas ir par apgraizīšanas ir kā turpinājums, kristības ir kā turpinājums apgraizīšanai. Vēstulē Kolosiešiem 2. nodaļā 11. pants. Viņā jūs esat saņēmuši arī apgraizīšanu. Ne to, kas rokām veikta, bet atbrīvot no miesas dabas, jūs esat saņēmuši apgraizīšanu Kristu. Jūs esat līdz ar viņu apbedīti kristībā, kurā arī jūs caur ticību esat augšām celti Dieva spēkā, tā spēkā, kas viņu atmodināja no mirušajiem. Ja, un šeit viņš veids paralēli. Ko tā paralēli nozīmē, vai ne? Par to mēs varam parunāt, bet viņš salīdzina apgraizīšanu ar kristību. Un kristība, līdz ar to, tāpat kā apgraizīšana, tad varētu notikt tad, kad ir bērns. Jo kad apgraiza, tad, kad bērns ir piedzimis. Tas ir veltījums Dievam. Ne? Tas ir kā tā izlīguma zīme. Līdz ar to tas ir pirmais, ir šī līkne, šī saistības starp apgraizīšanu un kristību. Tad otrs ir vienkārši praktiski piemēri, kas ir Apostoļu darbos 16. nodaļā 15. pants, Apostoļu darbos 16. nodaļā 33. pants, 1. vēstulē Korintiešiem 1. nodaļā 16. pants. Un, apskatīsim kādu, cik 2 minūtes, tad jau varam. Ir laiks. Jā, uzšķirsim. Un tas, kas ir visās šajās, principā, visos šajos piemēros, ir, kad ir kristīts viss nams. Un, tas ir par to, ko nozīmē viss nams. Kad viņa un viņas nams bija kristīti, viņa aicināja, ja jūs uzskatāt, ka esmu kungam uzticīgi, tad nāciet manā namā un palieciet. Un viņai izdevās mūsu pierunāt. Tad viss nams tiek kristīts. Tā pati nodaļa, Apostoļu darbu 33. pants. Tajā pašā naktī cietumsargstos uzņēma pie sevis, apmazgāja viņu brūces, un tūlīt viņš tika kristīts un visi, kas bija ar viņu. Tas ir viņa ģimene. Ievedis tos namā, viņš klāja tiem galdu un priecājās kopā ar visu savu namu ticībā uz Dievu. Tas pants īstenībā bija liekas. Tad 1. korintiešiem arī paspēsim. Labi. Līdz ar to piemēri, kur viss nams ir un, protams, tur nav teikts, cik veci bija tie cilvēki, kas tika kristīti, bet kāpēc tad nav pieminēts? Vai ne? Visi, kas spēja atbaidīt, visi tajā vecumā, visi, kas spēja saprast, vai ne, kļūt. Tas ir viens teikums, ko varēja iekļaut. Viņš nav. Un tāpēc arī šis ir viens no tiem, kur nav skaidra atbildi, jo nav nekur īsti teikts. Var no konteksta mēģināt izsecināt, ko tas konteksts nozīmē, ir cits jautājums. Un tad runājot par to, ko tu teici, ka bērns īsti nevar būt, kā tur bija, bērns nevar būt... Piesaukt viņu vārdu. Jā. Tur ir divi. Viens ir Lūkas evaņģēlijs 1. nodaļā 15. pants, kur ir kaut kas varbūt mazliet varētu aiziet pretī tam, kur ir tā kā svētā gara tā kā iedarbība iedarbība. Svētais gars ietekmē kaut kā mazus bērnus. Tas ir 15. pants, un tas ir tad, kad eņģelis stāstīs par Jāni Kristītāju. Un viņš gāja, kaut ko, es paņemu 15. nodaļu, uzreiz jau sapratu, ka nav 1. nodaļa. Un 1. nodaļa, 15. pants. Tāds, jo viņš būs liels kunga priekšā, vīnu un reibinošu dzērienu viņš nedzers, un svētais gars viņu piepildīs jau mātes miesās. Un psalmos ir kaut kas līdzīgs, 22.
Psalmā 10. 11. pants. Tu taču izvedi mani no klēpja, tu loloji mani pie mātes krūtīm, tev es atdots vēl mātes miesās, jo mātes klēpī tu biji man Dievs. 2 piemēri, kur attiecības ar Dievu, jau tā kā bērns vēl nav piedzimis, ir pievienot. Un pēdējais 15 sekundēs, diemžēl man ļoti ātras laiks pagāja, ir par baznīcas tēviem. Kas ir baznīcas tēvi? Tie ir principā pirmie kristieši, kuri bija aktīvi un sarakstīja grāmatas uzreiz pēc apustuļiem. Un, viņi runāja par tieši kristību. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka viņu darbs bija pirms Bībeles kanons vispār bija izveidots. Un viņi daudz iesaistījās Bībeles kanona izveidošanā, kas nozīmē, ka, ja mēs balstamies uz viņu interpretāciju par Bībeli, tad arī varam domāt par to, ko viņi darīja pirms tam. Tas var būt kā labs piemērs. Un vairāki Bībeles baznīcas tēvi bija tie, kas runāja par to, ka tā ir kā normāla lieta. Kristīt arī bērnus. Piemēram, Irenejs, Origēns. Tas pulkstenis. Jā. Viss atvainojas. 34-35 sekundes pa daudz. Jā, tā ir tā otra puse. Jā. Un tagad mūsu uzdevums ir uzdot otrai pusē jautājumus. Man noteikti ir pāris jautājumi. Jā, es varu iesākt. Pirmais ir, kāpēc tu pieminēji laulību savā aprakstā? Tāpēc, ka es daudz līdzības saskatu, es šo salīdzinājumu jau biju dzirdējis iepriekš, un man šķiet, jo vairāk es par to domāju, jo vairāk tur ir kaut kāda loģika. Kad tu noslēdz derību, tu saki savu solījumu, tā ir ceremonija, simboliska mazliet, ja tur, es ticu, ka gan laulībā tā derība, tad viss notiek ļoti garīgi, un tāpēc arī tas tik līdzīgi ir kristībā. Tāpēc es domāju. Jā, ok. Un tad kā tas ietekmē tos jautājumus, kur mūsu pusēm neiet kopā? Kā tas ietekmē jautājumus? To, kad bērns vai pieaudzis. Jā, man šeit redz laulība, tu izdara apzinātā vecumā, mūsu valstī, vai ne, to var darīt no 16 gadiem ar vecāku atļauju. Jo tev ir jāsaprot, uz ko tu paraksties, un man liekas, līdzīgi ir arī kristietībā. Tev ir jāzina, kam tu tici, tev ir jāspēj pateikt, jā, es tam ticu, jā, Jēzus ir mans kungs un glābējs. Jāatcerās uzlikt laiks, lai mēs neizklīstam sākumā. Okay. Jā. Es gribēju pajautāt, kāpēc tev varbūt ir tik liela tāda ticība tiem, tu mazliet pieskāries church fathers, draudzes tēviem. Baznīcas tēviem. Ja mēs redzam, pastamies tālāk laika gaitā, vai nedaudz lēmumu, kurus viņi izdarīja, ir sāpinājuši draudzes, sāpinājuši cilvēkus un nav bijuši par labu draudzē. Man liekas, tur skatoties, varbūt ne pirmajos gadsimtos, lai gan varbūt ir arī kaut kas tur, es tik labi nezinu, bet īpaši domāju par viduslaikiem, vai ne, ka tur ir indulgents, ragadvedības, jo tie jau arī ir tā kā ne baznīcas tēvi, bet tur jau tā doma ir, ka tas iet tālāk nodots paudzēm. Jā, man liekas, es uz viņiem neskatījos, kā tas ir dēļ tā, ka runājot par pāvestu. Jo, tā ir tēma, ka mums ir baigi ierobežot, kur mēs nevaram izplūst. Bet principā, ja mēs skatāmies, kā es uz to skatījos, domājot, baznīcas tēva ir laba vieta, kur paskatīties, jo šis ir kaut kas, kur, kā jau mēs teicām, nav tāda skaidra atbilde. Un līdz ar to skatīties, ja tu skaties cilvēkus, ko viņi darīja 200 gadus atpakaļ, tas nav tik sen. Jā. Un tāpat, saku, baznīcas tēva, kas bija Irenejs, man liekas. Ir Irenejs, 130. gads līdz 202. gads. Tie gadi, kad viņš ir dzīvs. Pat 200 gadi nav pagājuši. Līdz ar to tas cik daudz var tā prakse pabīdīties, nav nemaz tik daudz. Un apustuļi, tas ir tuvāk apustuļiem nekā varbūt kanons. Varbūt ne raksti, bet tieši kanons. Un, līdz ar to man likās, ka protestantiem ir savs skatījums uz tradīciju un rakstiem. Bet man liekas, ka, ja mēs skatāmies uz to, kā darīt lietas, tad baznīcas tēvi nav slikta vieta, kur skatīties, jo viņi ir tie, kas darbojās vistuvāk apustuļiem, kas atkal bija vistuvāk Kristum. Jā. Otrs jautājums, kas varbūt man interesē, ir, tad no cik gadiem tev liekas vajadzētu krist? Cik gados? Jo, teiksim tā, ir cilvēki, ir baptisti, kas diezgan agrā vecumā, 10, 8 gadi. Bet tajā vecumā es visu kaut kam interesantam ticēju. Jā, taisnība. Man arī pašam bija tikai 11 gadi, kad kad es pieņēmu Jēzu. Precēties vēl nevar. Kas precēties vēl nevar tajā laikā.
Bet man šķiet, kas ļoti man patīk vispār tajā baptistu konfesijā, man liekas, mums ir tas, ka ir kristības seminārs. Tā tev ir kaut kādas nodarbības, kur jūs runājat par to, ko tas nozīmē, un tu saproti, daudz vairāk izproti gan pašu kristības arī, gan arī kādas citas lietas. Un līdz ar to, ka man šķiet, ja tu spēji tam iziet cauri un vēl kristību dienā pateikt, jā, es tam ticu, jā, ja es ir mans kungs un glābējs, tad es teiktu, ja tev pat ir 8 gadi, man liekas, ka jā. Tu vari iet kristīties. Man liekas, vienīgais risks tajā visā ir, ja vecāki to kaut kā ir riktīgi iesmērējuši bērnam. Bet es nezinu, kā no tā izvairīties. Man īsti nav atbildes uz to. Nu, saka, 18 gadi. Jā, arī tad varēja cilvēki. Ir cilvēki, kurš visu dzīvi var apčakarēt. Tieši tā. Tāpēc tas ir tāds sarežģīts jautājums. Man šķiet, tas ir jāstāja katra paša pārziņā. Es zinu, ka bērns to nevar iziet cauri kristības semināram un nevar arī pateikt, jā, ja es ir mans kungs un glābējs, bet es ticu, ka kaut kādā vecumā to var izdarīt. Un kaut kur arī varbūt kāds bībeles pants tur nāk prātā, bet es tagad īsti neatceros kaut kur. Es kāpēc ir kaut kāda tāda rezonance, ka tu vari piesaukt Jēzu tikai, ja tev sirdī viņš tā kā ir, bet man liekas, es tev nepalīdzēšu. jā. Es arī pietiekami daudz širo pārbaudījis, lai tajā iedziļinātos. Bet jā, man šķiet, tad, kad bērns vai jaunietis vai pieaugušs cilvēks spēja pateikt, ka Jēzus ir viņa kungs un glābējs, un kristības seminārs ļoti palīdzoši. Jā. Okay. Jā, kāds jautājums tev? Es tā domāju, kāda man jautājuma ir šobrīd. Nav vairāk, jā. Es nezinu, vai man vēl ir vēl viena varētu, tas būtu jauki. Mēs divus vismaz viens varam pajautāt. Viens jautājums, jā. Kā tev šķiet, cik tuvu varētu būt tā apgraizīšana, vai tas ir tā kā ļoti pilnīgi identiski, kā kristības, tikai mainās tas, ka tevi nevis nogriež, lai neiet pārāk detaļās un izdara kaut ko tur, un tā kā ieliek tev ūdenī vai uzšliks tev ūdeni. Cik tuvu ir tā atšķirība? Tas ir labs jautājums, jo tas principā nodefinē visu to kristības nozīmi. Jo man liekas, ka viena no tām lietām, kas katoļiem ir par kristību, tas ir tas brīdis, kad tu tiec notīrīts no tā oriģinālā grēka. Un līdz ar to, kad tu kristi to bērniņu, tu tiec šķīstīts no tā, kas nāk no Ādama, no tā Ādama mantojuma. Un svaitīts ar eļļām un tā tālāk. Kas bija tas jautājums? Ja, cik tuvu ir tā līdz? Un līdz ar to, ja es domāju tā, tad tas bērns tiek veltīts Dievam. Un tad, kad ir kristības katoļu kontekstā, tad tas nav tikai solījums tam bērnam, ja viņš nevar neko daudz solīt, bet vecākiem. Audzināt viņu, un tāpēc arī ir krustvecāki. Un tur bija ļoti daudz funkcijas, ko viņš pildīja. Piemēram, viena ir... Kad, principā, krustvecāki bija tie, kuri atbild, kādreiz bija tā doma, ka krustvecāki tieks atbild par tā bērna audzināšanu, tāpēc, kad, kristīgo audzināšanu. Tāpēc, kad tajā bija laiks, kad, tas, kad tev nāk bērni, tas process, no kur veidojas bērni, bija tāds, nebija cilvēki domāja, ka tas ir viss ļauns un slikts. Jā. Un līdz ar to tu nevari uzticēties vecākiem, jo tas bērns radās dēļ viņa tā sliktā, ļaunā procesa. Līdz ar to tu vajag citus cilvēkus, kas atbildēs par to garīgo audzināšanu. Kā tas viss cēlās? Es neteiktu, ka cēlās. Šis ir īstenībā kaut kas, ko es tajā Luterā biogrāfijā dzirdēju. Jā. Un ja kaut kas notiek, tad krustvecāki ir tie, kuri parūpēsies. Līdz ar to tās funkcijas tur ļoti daudz ir tādas praktiskas. Un man liekas, domājot par tādu vienkārši, man liekas, tas, ka tu vari apgraidīt, tā kā Izraēla tautai acīm redzot nebija izvēles. Viņi bija, un līdz ar to vienīgais veids, kā tu vari dabūt, kad viņš nav veltīts, ir neapgraizot. Jā. Skaidrs, mums laiks ir izticējis uzdot jautājumus. Pietiks jautāt jautājumus. Tagad mums ir iespēja... Kopīgais. Ko mēs zinām, man liekas, viens uzreiz jau tāp skaidrs, ka kristīties vajag. Jā, ir iespējams. Jā. Es domāju, tas ļoti slavens stāsts un piemērs ir šis gadījums pie krusta, kad Jēzum blakus ir 2 ļaundari. Un ir viens šis ļaundars blakus Jēzum, kurš saka, viņš neko nav pelnījis no tā, kas viņam tagad ir jāizcieš. Un tādēļ Jēzus viņam saka, tu ar mani šodien būs paradīzē, jo tu esi noticējis. Un viņš nekristījās, uz krusta. Visticamāk tā nenotika, un viņš nokļuva debesīs. Bet vai tur mēs piekrītam īstenībā? Vai viņš... tādā ziņā, kā to tradīcijā, tas ir tas, ka kristībās tu tiec atbrīvo savu grēkiem, un tas tev svarīgi, lai būtu nonākt debesīs.
Nu, man liekas, ka es neesmu baigi detaļās pētījis to jautājumu, bet es pieņemu, tur tu nevari iet par Kristu. Līdz ar to, man liekas, ja viņš kaut ko pasaka, tad tā ir. Bet tas nenozīmē, ka tas nerada. Okay, tad tas nav vajadzīgs. Jā. Bet katrā ziņā tas nozīmē, ka nav tā, ka viņam obligāti bija jākristās, viņam nebija tāda iespēja, bet ja tev ir iespējas, Bībelē pietiekami daudz pamatojumu, ka tev ir jāiet, un tas jādara, vai arī, ka tev to izdara. Jā, būt uzvedīgam vārdam, jā. Bet tā ir viena lieta, kas ir, man liekas, mums kopā. Jā, tā mēs piekrītam. Mēs arī, es domāju, piekrītam tam, ne, ka tas ir, jebkurā gadījumā tas ir process, kristība ir process, kurā tu simboliski vai ne, bet tu parādi to piederību ar Kristu. Un, kad tas ir kaut kāds jauns sākt. Kad tu iznāc tagad, pēc tam, kad tu esi kristīts, tu kaut kādā ziņā esi savādāks simboliski vai ne, ko tas nozīmē, vai ne, bet tu esi tā kā, tu tiec veltīts Kristum. Man liekas, tas ir kaut kas, kur mēs varētu piekrist mūsu puses. Kur vēl? Jādomā. Ūdens tiek iesaistīts. Tas tam ir jādara. Varbūt mēs tur nepiekrītam. Kad priesterim vai mācītājiem, tev jādara cilvēkam, kurš. Jā, mans noteikti pamatojums būtu atkal uz Mateja evaņģēlija beigām, kur tas, ka tu māci, ka tās uzsās. Es domāju, tas ir tāds atkal trikī jautājums mūsdienās, jo mums jau ir tā tradīcija, ka mācītājs krist un pēc kristībām tu pievienojies draudzē. Kāpēc? Jo nav jau, pēc baptistu skatījuma nav obligāti, ne? Kas? Ko mācītājs? Es domāju, ka nē. Toči nav, nav obligāti. Nevajadzētu. Kāpēc mums mācītāji tikai kristi? Jā, es saku, man liekas, ir kaut kādā simboliski, tas tiek savienots ar pievienošanos draudzē. Tas arī ir. Jā. Tas tur mēs... Tas, man liekas, arī iet kopā. Varbūt, kad pēc tam, kad tu kristies, tu pievienojies draudzei. Jā. Jo tur uzreiz es atceros, mums dēva, man bija jāsagatavo visi tie dokumenti. Tur ir tie dokumenti? Jā. Bērniņam to vecākiem iedod? Bērniņš neko nevar noturēt. Īstenībā man viens jautājums, kas tā nepajauta. Bērniņš paspiež roku priesteri, pasaka paldies. Jā. Jā, tas caur vecākiem tiek darīts, jā. Es gribēju īstenībā pajautāt, ko es nepaspēju, bet tā kā visu laiku es atļaušos. Kad bērniņi tiek kristīti? Tas ir, kad vecāki vēlas? Principā, jā. Es nezinu, kāds ir tas jaunākais vecums, bet, es zinu, kad... Ir kādi, kas kristās arī vecumā, tā kā draudzē brīvprātīgi? Jā. Es neredzēju. Es zinu, ka uz slimības gulas ir daudz redzēt, bet tur ir kaut kas cits. Tas ir, jā, jo, kristības kā tādas, tā, kad tu nokristies, tu tiec atbrīvots no grēkiem. Jā. Un īstenībā tur bija viens no tiem baznīcas tēviem, tur viņš pat teica, un varbūt ir vēlams vēlāk to darīt. Tāpēc, ka tā bija tā doma, ka tajā brīdī, jo katoļiem ir visu laiku tas, ka tev ir jātur dvēsele šķīsta, un tas, ko tu nenožēlos, tev būs jāatbild par to šķīstītavā. Un līdz ar to, kad tu nokristies, tas ir pilnībā tīrs. Un līdz ar to ir, piemēram, ir negadījums, tad tu vari tavs pienākums kā kristietim, katolim ir piedāvāt kristības. Un ja viņš grib kristīties, tad tu vari dabūt viņu tajā stāvoklī, ka viņš tiek debesīs. Ja pirms palīdzības. Es domāju, tas tagad saprot, kad vairs nav ko. Tu neesi pārliecināts ārsts. Vai tu tā kā kristības būtu pēc elpināšanas vai kā tur? Es domāju, varbūt paralēli. Jā. Kaut kā viena roka, viena roka. Tad mēs piekrītam, kad ir jākristās, tiek izmantots ūdens. Tas reprezentē kaut kādu piederību. Jā. Tā arī, man liekas, mēs. Man šeit varbūt tas, ka, man šeit no tādas manas puses skatoties, tas, ka tā draudzene pēc tam ir svarīga, man liekas, ka to jau arī akcentē tas krustvecāki, un tas, ka tur pat arī ir baznīca un draudze. Tur kaut kur var redzēt, ka ar kristības nav tā, ka tu nokristies, un tagad visa dzīve ir viegla, vai tu tikai nebūtu problēmas. Tik un tā ir vajadzīga draudze, tev ir vajadzīgs Jēzus, tev vajadzīgs nožēlo grēkus, un tā. Līdz ar to tas viss ir, vai iet uz grēksūdzi. Jā. Ja mēs ir tas laiks, mēs par to grēku piedošanu runājam. Man liekas, viens no tiem pantiem, uz ko tas bāzējās, ir apustuļu darba 2. nodaļa, 38. 39. pants, kur ir, tad Pēteris tiem sacīja, atgriezieties no grēkiem, un lai jūs ik viens topat kristīts Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai. Un tur ir tas grēku piedošanai. Tu teici, kristīts grēku piedošanai. Tu esi kristīts.
tev grēki ir piedoti. Jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Un tur ir piemēri, kad svētais gars ir te, ka tu ieviesi, vēl nav piedzimis. Jā. Jā. Tā ko? Ejam uz atvērto diskusiju. Es domāju, ka jā. Labi tikām galā šito. Ir iespēja. Jā. Tagad arī kaut ko pateikt, kādu argumentu pret. Jā, tieši tā. Tu gribi iesākt? Es varu iesākt, jā. Kā tu varbūt risinātu to jautājumu? Man šajos pantos varbūt par katru gribētu dzirdēt atbildi. Šie vārdi sāpīgi iedzēl viņu sirdīs. Un pēc tam Pēters saka viņiem visas tās lietas. Tad atgriezieties no grēkiem, topat kristīti, un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Vai tur nav svarīgi tas, ka iedzēl viņu sirdīs? Man liekas, tas loģiski, ja tu pārstāv to, ka bērns, vai ne, tad tas tu nevar teikt, ka tas pats ir. Jā. Un man liekas, vairāk, šis nav tāds, kur man liekas, tāda viegla atbilde. Bet var nolasīt to pantu reizi? Jā. Tūlīt tās atradīšu. Tātad šie vārdi sāpīgi iedzēl viņu sirdīs, un tie jautāja Pēterim un pārējiem apstuļiem, ko lai mēs darām, brāļi. Tad Pēters tiem sacīja, atgriezieties no grēkiem, lai jūs ik viens topat kristīt Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai, un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Un tev iedzēla 8. gados sāpīgi? Es sapratu grēku. Es sapratu grēku. Bet tev iedzēla sāpīgi? Es nezinu, vai tādā veidā sāpīgi, bet, Man liekas, tas, ka tev... Jo es zinu, tajā kontekstā viņiem Pēteris sludināja evaņģēliju. Man liekas, es nezinu, vai iedzēla, tas ir labs jautājums. Bet man šeit, man bija nožēla par to, ko es biju darījis. Tad varbūt tā vārdi ir atšķirīgi, kā to izmanto. Bet man liekas, tur tā lielā problēma ir, ka bērniem nekādīgi nevar nožēla būt, ne vārdi iedzēlt sirdīs. Tā. Jā. Viņam nekas tā kā, viņš šo evaņģēliju nevar uztvērt, lai viņš taptu kristīts. Jā, un nav tā, ka, man liekas, katoļu ticībā ir citi veidi, kā tu pēc tam atbildi uz evaņģēliju. Man liekas, un šeit ir tas, vai atbildi uz evaņģēliju ir kristības un viss. Un te iet runa par sakramentiem. Vispār tas vārds sakramenti ir ne tie rituāli vai procesi, ko Kristus iesāka, ko mēs kā draudzi turpinam. Es mēģinātu tā nodefinēt sakramentus. Un līdz ar to... Bet tad tas vajag mums uzsver tikt attiecās vērīgi. Jā, tieši tā. Un protestantiem ir 2, kas ir vakarēdienas un kristības, abi simboliski. Un katoļiem ir 7. Ir kristības, pēc tam ir... kā viņš, es zinu, kas tas ir, bet kā viņš... Tā skaistie termini visam ir. Jā, ir. Pirmā komunija, kas ir svētais vakarēdienas. Un tad uzreiz grēksūdzi. Un tu nevari bez grēksūdzes, tu nevari pieņemt komuniju. Un tad ir, iestiprināšanās vai sakraments, kas ir vairāk, tā kā tu jau esi, tā kā tici. Un tā kā caur tiem, tu tā kā... Viņš nav, tā kā viņš ir sadalīts, vai ne? Un kad ir tā kristība, un tad ir grēksūdzi, un komunija ir tā atbilde uz evaņģēliju, un tas iestiprināšanās jau atkal ir tāds, kad tu saņem vēl vienu svētību, ka tu tici. Jā, bet vienīgi, piedod turpini. Jā, es pat nezinu, es gribēju kaut ko teikt. Varbūt atnāks atpakaļ. Jā, es domāju par tā iestiprināšanu, vai ne? Tas izklausās līdzīgi tam, kam es ticu, vai ne? Tikai bez tās simboliskās ūdens būt klātbūtnes. Es domāju, tāda iestiprināšanās varbūt to mēs nekur nelasam Bībelē, un tas nāk no tādiem atkal, katoļu tradīcijas. Šis ir labs jautājums. Es nepateikšu, vai tā ir vai nav. Man šķiet, es esmu vienreiz izlasījis, cenšos regulāri turpināt lasīt, tādu iestiprināšanās kā tādu. Vārds man, es varētu 99% vārds, jā, bet tas process. Jā. Es godīgi saku, es tikai pa vienu sakramentu runāju. Es vienkārši gribēju tos sakramentus pieminēt, kad tas, ko, man liekas, protestanti izprot no vienas kristības, katoļiem tiek atrisināts vairākos soļos. Un, man liekas, un tā ir tā viena no lietām, kad, ja ir piemēram nekur, tā kā bērni ir veltīti Dievam un ir pienākums viņus audzināt ar, kā ticību, stāstīt viņiem uzreiz, kā viņi saprot. Man liekas, ka tā, līdz ar to tas katoļu skatu punkts vairāk ir tāds, kad tu viņu kristī un dabū to oriģinālo grēku ārā no viņu, un tad pēc tam stāst viņam.
un tādā veidā tu viņu izaudzini, un viņam ir iespēja, un pēc tam iet uz to pirmo grēksūdzi, pieņemt to svēto komuniju, un te atkal mēs varam iedziļināties, jo tas ir glābšanas jautājums. Jā. Vai tu, jo principā, būtu te, ka tu esi nokristies un tu esi glābts. Jā. Tāpēc, ka tādā veidā tu apliecini savu, tas iekļauj visu ticību. Un tas ir tāds viens svarīgs jautājums. Runājot par... vēl viena lieta, ko es aizmirsu pieminēt, jo es jau tā grēkoju pāri laikam, ir, kad viens no iemesliem, kāpēc iespējams kādreiz bērnu kristība bija tāda, varbūt svarīgāka vai ieteicamāka, ir tas, ka bērni, tā iespēja, ka bērni izdzīvos, ir mazāka. Līdz ar to tas, ko tu gribēji izdarīt, ir nokristīt savu bērnu, lai viņš atbrīvojās no tā oriģinālā grēka, pirms viņam ir iespēja. Bet lai nav tā, ka viņš nomirst, pirms viņam ir iespēja to izdarīt. Tagad mūsdienās bērnu mirstība, es nezinu, cik liela iespēja, ka tavs bērns, ka tavs mazais bērns nomirs. Un tāpēc, tas bija tā kā veids, kā tu pārliecinies, un ka tavs bērns ir atbrīvots no tiem grēkiem, no tā Ādama mantojuma. Jā. Vienīgi tur man atkal tas izaicinājums ir, ka mēs ticam tam, ka tev grēki tiek piedot tajā mirklī, ka tu nožēlo viņus, ka tu lūdz piedošanu. Un, tad kā tā veidā tas ar kristībām tev tieši tiek piedot grēki, varbūt, ja tu apzinies to, tad tas varētu likt tos terminus kopā, bet atkal kā bērniņš jau to īsti. Īstenībā, ja tu runā par laulību, tad tā izvēle, ko tu precēsi, kādreiz nebija. Tā kā, tu dod tos solījumus, bet vecāki ir tie, kas tev pasaka. Nebija precēs. Tā, ka tu varēji pateikt, nē, tā kā tu nevarēji izvēlēties savu sievu vai vīru, bet tu varēji pateikt, ka tu neprecēsies. Bija pilnīgi? Es domāju, ka, gan jau, man liekas, ka jā, bet tas nemaina to faktu, ka tu izvēlēs viņam. Jā. Es vienkārši domāju no tās puses. Tas, man liekas, kaut kas, par ko ir vērts padomāt. Vismaz tajā salīdzinājumā, ko es teicu. Jā. Viens arguments, ko es gribētu vēl tā likt uz galvu. Daudz laika, jā. Droši. Izņemot ērsots. Mums ir 7 minūtes, jā. Tieši tā, vēl tā kā jāteikt. Bet ir tās, ko tu minēji par Lidiju cietumnieku, par viņa nama kristībām. Visas tās nama ticības. Ticība un tad kristība. Jā, ka tas nams tiek. Lūk, tas, kas man šeit ir interesanti, redz, tu pieminēji tikko ticību un tad kristību, bet tur tas, ka tur tā ticība Atceries, kad es reprezentēju kaut ko, kur es pats tā kā, es neesmu piederīgs. Jā, es saprotu. Tas bija tas gaču moments. Jā, es cenšos pārstāvēt mūsu brāļus katoļus. Taisnība. Domājot par to Lidiju un cietumnieku, par viņu namu kristībām, viena problēma, kas man ar to visu ir, ja tur, piemēram, ja tajā kontekstā tiktu kristīti bērniņi, tad tās man šeit būtu tikai vienīgās bērniņu kristības, kuras mēs varam izlasīt Bībelē, citur mēs nevarētu. Līdz ar to jautājums ir, vai tur ir bērniņu kristības. Un man šķiet, ka tie konteksti, tie vārdi, panti ir mazliet par mazliet, varētu teikt, ka tur ir bērniņš. Jā, tur varbūt ir teikts, ka viss nams tika kristīts, bet tas nenozīmē, ka tur bija bērniņš. Un es zinu, ka it īpaši cietumnieku gadījumā man šeit, ka Lidijas nē, bet cietumnieki tajā namā, tur bija arī rakstīts, ka pirms tam Pāvils viņiem sludināja evaņģēliju. Vai runāja par Dievu, un pēc tam tas nams tika kristīts. Līdz ar to viņi atkal varēja visi dzirdēt, viņi visi arī dzirdēja, un tad tas nams tika kristīts. Līdz ar to tas mans, ko es gribu teikt ar to ir, ka man šķiet, ka ar to ir par maz, lai sāktu bērniņu kristības, tādu tradīciju sāktu. Tie divi panti, jo man šķiet citur nekur mēs nevaram lasīt par bērniņu kristībām, tur ir tikai pieauguši cilvēki. Jā. Es domāju, tas saka, mēs varam abi piekrist, ka nav teikt. Jā. Un man liekas, ja tas būtu, vismaz no tā skatījuma, tas būtu tik svarīgi, tad kāpēc tas ir viens teikums un pēkšņi tā kā jautājums tiek atbildēts. Līdz ar to visi, kas dzirdēja, vai visi, kas piekrīt, vienkārši viss nams. Un tur nav rakstīts, tur bija tik gadīgs tas, tik gadīgs tas. Un tu nevar teikt, ka viņiem nebija laika, ja tu zini Mateja evaņģēlija 1. nodaļu, kur ir viss dzimt. Līdz ar to, man liekas, viens ir vienkārši nav pieminēts. Līdz ar to, tas man nav tāds, man liekas, tas ir vienkārši tā jautājuma zīme, kur nevar, ja tas būtu tik svarīgi, tas, man liekas, būtu pieminēts, es tā domāju.
Vismaz no tā skata punkta. Man liekas, šeit arī ir, šeit sāk ietekmēt. Visur jau ietekmē tas mans personīgais viedoklis, vai ne? Bet, man liekas, ir tas jautājums, tā, vai var un vai vajadzētu. Un, man liekas, tur, tā kā mēs runāsim par manu personīgo stāstu, man liekas, tur būs tas, es domāju, to nobeigsim. Bet, līdz ar to man tur nav tāda baigā, kad, baigi labais darbs. Man liekas, nav pieminēts un viss. Un nav tā, ka tas ir viens. Tas ir trīs nami. 3 nami bija Lidija, cietumnieks un vēl kāds bija. Jā, tas konvents, ko es nepaspēju izlasīt. Okay. Jā, man varbūt tas īstenībā var pastāmies, kas tur ir savādāk, es vēl kaut ko samanāju. Varbūt, jā. Jo tiešām tā ir tā man lielākā problēma, kā tas nav pieminēts, bet līdz ar to tādēļ, ka tas nav pieminēts, no tā ir izveidojies tās diezgan pamatīga ticība tam, ka ir vajadzīgi tas pēdobaptisms, ja bērniņa kristība. Jā. Ja kādreiz jūs lietojat terminus, kamēr Emīls meklē, tad ir pēdobaptisms, bērniņa kristība, kredobaptisms, pieaugušo, jeb apzināta vecuma kristība. Un tā kā tā ir viena lieta. Es pat noskaidroju, ka ir tāds vārds, kurš mums abiem ļoti, ļoti nepatīk, kā apzīmē to bērniņa kristīšanu vai vienkārši kristīšanu ar ūdens uzrakstīšanu, kas bija afūzija, ja nemaldos. Affusion ir angliski, un latvieši ir iztulkojuši kā afūzija. Tik nejauks vārds viņš ir. Un tā. Tu meklē vēl? Jā, es neko sakarīgi neatradu. Es varbūt nepareizi pieraksti. Jā. Ja man šeit bija tie divi, tā man lielā problēma ir, ka tur nav skaidrs, bet man liekas tā neskaidrība mums tieši uzrāda tos piemērus, kad ir pieaugušo kristība. Jā. Pietiet. Viss kārtībā. Tas neatbilda mūsu standartiem. Taisnība mums ir augsts standarti, kad mēs diskutējam. 16. pāns. Kristija arī Stefanas namu, bet citu nevienu neatceros, ka būtu Kristijas. Jā. Līdz ar to 3 gadījumi. Bet, man šķiet, tur ir baigi maz informācijas. Kaut kas man ir pierakstīts, Marku. Es tā negribu piedod, brā. 3 navi, bet tieši tās nekonkrētības dēļ šeit par maz, lai sāktu tās bērniņa kristības, un tieši Bībelē mēs lasām tik daudz pieaugušo kristības. Tas būtu tā lieta, par ko man nesāp sirds, bet ko es redzu. Un šeit ir viens, un tie nes bērniņus pie Jēzus, lai viņš tiem pieskartos, bet mācekļi tos norāja. Jēzus tos redzēs, sadusmojos, laidiet man bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi es jums saku, ka Dieva valstība nesaņems kā bērniņš, tas neies tajā, un viņš tos apkamp uzliktiem rokas un tos sveitīja. Tas vienkārši bija, man liekas, piemērs, kas tā kā par to attieksmi, kāda ir Dievam pret vispār bērniem kā tādiem, kad, kāpēc liekt? Jā. Bet, mēs varam, es nezinu, ko mēs vēl varam. Tev ir kāds arī jautājums vai arguments pret varbūt manis kaut ko teikt? Es domāju, kas ir tavs domas par tiem baznīcas tēviem? Jo, saka, tas ir tik 150 gadi, 30 gados, pēc man īstenībā vairāk, bet, sanāk reāli kaut vairāk, bišķi mazākā 100 gadu starpība un viņi kristīja bērnus. Un sākumā tas tāpat nebija tā kā apstrīdama tēma. Jā. Ko tu par to domā? Jā, es neesmu varbūt pietiekami daudz pētījis vispār baznīcas tradīciju tādā kopumā un arī tad līdz ar to baznīcas tēvi. Neesmu par viņiem lasījis, bet ja tu saki, ka tā ir viņa kultūra, es vienā citā avotā lasīju, ka... Kultūra nē. Katrs viņi nepiekrīt daudz lietām. Jā. Bet nebija tā, ka viņi visi principā piekrita par... Nebija tur nekādas beigās strīdi par bērnu. Okay. Ja viņi visi kristīja, vai pērdīgas, man šeit interesanti, ka es vienā citā avotā lasīju, ka tieši 1. gadsimta kristības lielākoties bija pilna pagremda ūdenī un apzinātā vecumā. Un tāpēc, tu zini, no kurienes tu to lasīji? Tagad man vajadzēja piefiksēt. Ja tu vari atrod Dāvim, pēc tam var ielikt. Varbūt Dāvis varēs, vai kaut kur vēsturē jāatrod. Neuzgrūt Dāvim, šis ir tas, ko tu teici. Man jāizsūt viņam, bet un tur es lasīju tieši to, ka 1. gadsimta kristības notiek lielākoties ūdenī un pagremdē, un arī tās rakstītes, kuras es tev minēju, liek par to manīt. Jēzus kristības notiek ūdenī pagremdē, Jānis kristīja ūdenī pagremdē. Bet tu to piesauc klāt ar to vecumu. Bet, tu teici, tu visu laiku to pagremdi kopā ar vecumu lietas tagad.
Vecuma? Jā, tu teici, bija pagremdē un tā kā attiecīgā vecumā. Jā. Un pēc tam tu sāki teikt par tiem piemēriem Bībelē, bet tur ir vairāk par, arī apzinātā vecumā viss kristības ir pat Jēzus. Viņš netiek kristīts 33 gadiem. Mēnesī, jā, viņš ir 30, pēc 30 gadiem. Viņa kalpošana sākās. Tas īstenībā baigi labais piemērs. Jā. Man tā liekas. Jā. Tā kā, kāpēc Jēzus tik krist, kā uz to atbildēt, es nezinātu. Jā. Un tāpēc man liekas, tas būtu varbūt tas lielais arguments pret to. Es nezinu, kāpēc varbūt tā sākās tā tradīcija, ja tas, ka bija tāds viensprāts par to bērniņu kristību. Varbūt tur bija kaut kādas tās domas iekšā par to grēku piedošanu, par arī visu, ko tu teici par to kontekstu. Tas ir tik tuvu apustuļiem. Tas ir tā kā tas ir 2 paudzes. 2, 3. Un vēl, laikam, pēdējais, tas atbildot uz to, es varbūt to linku atradīšu, varēšu ielikt arī podkāstā, pastīties to avotu, bet tas īstenībā, tas ir īstenībā labs piemērs, par ko nebija iedomājies. Bet, vēl viens, ko es gribētu pēdējais, varbūt arguments no manas puses, ir par to Filipa, nevis Filipa kristībām, bet kā Filips kristīja augstvadi. Jā. Un tur ir tieši tie vārdi, viņš augstvads jautā, kas gan kavē, lai es tiktu kristīts, un Filips viņam atbild, ja tu no visas sirds tici, tad var. Ja tu no visas sirds tici, tad var. Un tas teica, es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, un tad viņš lika apturēt ratus, tad baigais notikums, un viņi abi iekāpa ūdenī, tad nevis tur no ūdens krasta pašas, bet viņi iekāpa ūdenī, un Filips viņu kristīja. Kā tu šo skatītos, vai tev ir kaut kāds, arguments domas? Man interesē, kāds ir tas, es nevaru paskaidrot, bet kāds ir skatījums, varbūt katoļiem, uz to, kāds ir tas stāvoklis mazam bērnam. Jo mēs lasījām 2 piemērus. Par to Dāvidu, to psalmu. Tas tāds, viņš tāds, džeks, kuram patīk izpausties ar vārdiem. Jā. Varbūt tas vienkārši tas, kā viņš jūtās, kad jau Bet par Jānu Kristītāju svētais gars bija jau tā kā viņš vēl nebija pat piedzimis. Tas ir vēl ātrāk nekā mēs runājam par kristībām. Līdz ar to, man liekas, domāju, kas ir tas, tas ir jautājums, kas ir atkarīgs no tā, man liekas, kā tu skaties uz mazu bērnu. Jā. Tā kā tie tikko piedzimuši. Jā. Un tas uzreiz ietekmē citas lietas, piemēram, ja mazs bērns nomirst, kur viņš aiziet. Jautājumi, lādus, ko mēs nevērsim vaļā šodien. Un man liekas, atšķirībā no tā, tad tas jautājums tiek neko nozīmē. Tas, jā. Jā, bet tur tik šausmīgi sarežģīti ir, jo, piemēram, ja 15. datumā plānotas kristības, bet bērniņš nomirst 14. tad viss, tas būtu baigi smagi. Un man liekas, tāpēc arī tas pants, ko tu lasīji par bērniņu, laidiet bērniņus pie manis, tādiem pieder debesu valstī, bet es baigi daudz dzirdējis to, ka tas gan ir baptistu kontekstā, ka to skaidro tā līdz apzinātam vecumam, ja bērniņš nomirst, viņš nonāk pie Dieva, jo Dieva ir tā, dievbērnība, viņa ir tā kā nevainīga. Tā varētu teikt, jā. Kā kurš tas ir? Un tad, kad viņi saprot, tad tā kļūst par viņu atbildību. Tas, kā es dzirdēju, arī to skaidroju par tiem pantiem. Jā. Ko? Es domāju, palicis tikai viens jautājums. Viens lielais jautājums. Vai Evīlam? Jā, man vajadzētu kristīties. Es izskaidrošu savu punktu, un tad tu vari kaut kā, es nezinu, ko tu teiksi, bet man liekas, kad es uz to skatos tā, tad, kad man mamma veica tos solījumus, kad viņa man kristīja, viņa man audzināja kā kristieti. Viņa man mācīja, mēs kopā Bībeli lasījām, viņa ved man uz nespieda, bet ved uz dievkalpojumiem. Un tad, principā līdz vecumam, kad es pats varēju izvēlēties, tad viņi man deva pašam izvēli. Kad mēnesis negāju, skatījos mūtens mājās, tad es sāku vēl tur kalpot, vairāk ar priestiem. Tad jau aizgāju 8 gados, man bija grēksūdze pirmā un pirmais sakraments, šausmas, divi grūti. Vakarēdienas, pirmais vakarēdienas. Un līdz ar to, skatoties vienkārši uz manu dzīvi, vai man mamma izpildīja to kristības solījumu, atbilde ir jā. Un viss tas, kā es tiku audzināts, bija attiecīgi balstoties uz to, kam viņi tic. Līdz ar to man liekas, ka pēc tam teikt, nē, tās kristības neskaitījās. Tas nozīmē, ka es uzskatu, ka nevienam katoļu ticīgam, visiem vajadzētu pārkristīties. Jā.
Un man liekas, ka jo divreiz nav jākristās. Jā. Tas man liekas kaut kas, kur mēs arī varētu piekrist. Divreiz nav jākristās. Jā. Līdz ar to tas jautājums ir, vai manas kristības skaitījās. Un, saku, man nav tikai kristības, es izgājis grēksūdzi. Es esmu izdarījis visu, izņemot, es neesmu apprecējies zem katoļiem, man nav bijis slimības sakraments un es neesmu priesteris. Un līdz ar to man ir sajūta, ka, ja es kaut kādā veidā nokristītos, tad tā būtu tā kā necieņa pret visu to, ko katoļi tic. Jo tas man kristīties, man liekas, nozīmē, ka tā kristība vispār netiek atzīta. Un man liekas, tas jautājums, vai vajadzētu kristīt tik agrā vecumā. Man patīk tas, kas ir baptistiem, kas ir, tas tu izvēlies pats. Es piekrītu, cienu, tāpat tu vari, tāpat mūsu bērniņi tiek svētīti, kas ir Matejā, un ļoti daudz, kas īstenībā, man liekas, vienkārši ir citi vārdi, bet līdzīgs domas. Un tā, ka es gāju runāt ar tā laika draudzes mācītāju, man ļoti patīk, bet, es nezinu, nepieminēt, bet un mums bija forša saruna, un tas pat nebija jautājums. Es viņam vienā brīdī, un es visu laiku teicu, ka es negrasos vēlreiz kristīties pirms tam. Un tā, ka bija tā saruna, kad mēs to izrunāsim, viņš pat baigi nepieminēja. Viņš teica, ok, tas kārtībā. Līdz ar to, man liekas, ja tas mans baptistiem nav tāds centrālais, līdz ar to mācītājs ir tas, kas varētu tās lietas izlemt. Viņš teica, ok, tu pieņem savu kristību, tu gribi piederēt mūsu draudzei, droši, aiziet. Un tā tas notika. Līdz ar to man nav nekāda sajūta, ka es neesmu kristīts. Man vienkārši liekas, varbūt tas nav tas labākais veids. Ka es personīgi tā nedarītu, varbūt. Bet mana mamma visu to izdarīja tieši tā, kā tas ir jādara. Un rezultātā es jau no bērna kājas esmu bijis ļoti tuvs Kristum, ļoti tuvs Dievam. Un ļoti bieži katoļiem ir tā kā, kad es visu laiku esmu ticējis. Kamēr protestantiem ir šis ir tas brīdis. Un, man liekas, tur ir viena no tām atšķirībām tajā ticības ceļā, kad vienā brīdī, tu visu laiku auzinās, kad saprotu, pagaid, tas ir tas, kur es stāvu, un kamēr viņiem tāds es esmu kaut kur citur. Un es pat teiktu, ka visa tā metodika ir pasargājusi man no ļoti daudzām lietām. Līdz ar to es negribu neko sliktu teikt. Personīgi varbūt es tā ar saviem bērniem negribētu viņus, es gribētu, ka tas ir viņa lēmums, bet jā. Skaidrs, paldies, Sven. Paldies, ka tu klausījies, baigi ilgi es runāju. Tev bija kāds 4 minūšu tāds pamatojums, tu zini, es neesmu nedzīgi ar tevi gājis runāt, tev mēģinājis atklāt, ka tev paņēmis tev aiz kaklu un grūdas iekšā. Jo, nav tā, ka es arī šausmīgi degtu par to, jo tas tev, man liekas, arī tas stāsts ir tāds ļoti, ļoti interesants. Tu esi aktīvs kristietis, tu arī to pašu draudzes priekšā daudzkārt apliecini, ka tu esi ticīgs. Līdz ar to tu dari to solījumu, viss tas ir, izmot tas simboliskais, tev pagremdē ūdenī, ieliek kapā un izsaļ augšā. Tāpēc arī es pat, kad es tev to saku, parasti jau tas ir tāds joks vairāk. Un tā, vienīgais, kas man gan jau arguments būtu par to, ka tev būtu jākristās vēlreiz, ja tāds būtu, jo tas jautājums, kas tad ir bibliskas kristības? Un no tā, ko es redzu Bībelē, bibliskas kristības ir tā iekāpšana ūdenī, pagremdēšana, ir tās ar to jautājumu, ja tu tici, tad var. Un tas būtu gan jau vienīgais arguments par to, ka tev būtu vēlreiz jākristās. Vai tās kristības bija bibliskas, man liekas, tās īsti nav bibliskas kristības tā, kā es to lasu. Bet es saku, man jau dziļākajā būtībā, es domāju, arī Dievam tavs sirds ir vissvarīgākā. Un tu esi ticīgs cilvēks, tu arī apliecini savu ticību ar vārdiem, ar sirdi un arī tur šķiet varbūt daudziem, ka Bībele iet pretrunā, kad tur vienā pantā ir rakstīts, ka Jēzus saka, kas tic un tiks kristīts, tas tiks glābts, bet tur, piemēram, Pāvils vēstulē romiešiem raksta, ja tu ar savu muti apliecinās un sirdī ticēs, tu tiks glābts. Līdz ar to, tās kristības, tu vari kādas viņas ir, vai tās ir tāds grēku piedošanas, vai tas ir simbols. Un es gan jau, tas mans lielais jautājums būtu, vai tās kristības ir bibliskas, un man šķiet, ka tās kristības nav bibliskas, tāpēc, teorētiski tā mana atbilde būtu, tās būtu īstākas, bibliskākas kristības. Tu teiktu, ja tu būtu manā vietā, tu kristītos vēlreiz. Es nezinu, kā es darītu, es būtu tavā vietā, bet man šķiet, ka tas... Daudz ko darīt. Daudz ko darīt. Bet tā būtu mana tā atbilde. Bet kā jau es teicu, es ne to darīju, es tev mēģināju tev ievilkt kristību basēnā, un es arī to darīšu baptistērijā, tā viss sauc. Tā kā
Skaidrs. Nu, tad paliksim pie tā, ka... Jā, tā. Mēs esam reāli paķidājuši Bībeli, baznīcas tēvs, pieskārušies viņiem. Jā, tas īstenībā tur vajag daudz, ka forši var. Jā, un man liekas, atkos stodīgs Mēs beigās. esam, man nokavējuši Airsoft. Jā. Ko, paldies, ka jūs klausījāties. Man patika, bija interesanti. Tiem, kas klausās, kas ir katoļu brāļi un māsas, es centos, es neesmu labākais pārstāvis. Tiešām mēģināju izpētīt Bībeli, saprast jūsu skatījumu autentiski. Ja man nesanāca, rakstiet, kas bija savādāk. Mēs noteikti varam citā reizē apskatīt to, ko jūs būtu teikuši savādāk. Uzdot kādu jautājumu, argumentu, mēs varam atbildēt uz to nākamreiz. Bet savādāk es tiešām centos. Es ceru, ka es jūs par daudz nekādīgi neaizvainoju. Es esmu tikai cilvēks, visu es nesaprotu. Bet jā, paldies, ka klausījāties. Un, jā, tā tas izskatīsies. Kā tev likās? Man ļoti patīk. Tā, man liekas, ir iespēja parunāties, uzdot tos jautājumus, iepazīt, un tad arī beigās varētu likot argumentu pret argumentu, kas ir tāds debats. Mēs, man liekas, to izdarījām tādā labā. Dāvim nevajadzēja mūs atraut vienam. Nevajadzēja, nesakāvāmies. Tā kā jā, ceru iztīriet zobus. Tā, tiekamies jau nākamreiz. Mīlam jūs!